Šodien mēs gatavosim laimes prievīti, kuru mēs varam valkāt kā aproci, vai arī izgatavot to daudz garāku un lietot arī zeķu sasiešanai. Bet skaistu prievīti var lietot arī dāvanām, dāvanu iesaiņošanai, vai arī kādam citam labam, skaistam dekoram. Lai mēs izgatavotu aproci, mums ir vajadzīgi 2 parupji vilnas dzīpari, 2 krāsās, apmēram 70 cm gari. Šādus te 2 dzīparus pārlokam uz pusēm, un vēl ir nepieciešama aukliņa, lai varētu piestiprināt ērtākai prievītes darināšanai. Šādā te veidā tātad uzliekam un piestiprinam, lai mums labi turētos šī prievīte īšanas laikā. Tad esam tātad piestiprinājuši un pinums ir pa 4 un katru reizi krustojam 1 krāsu. Es sākšu ar balto. Sakrustojam balto krāsu. Sakrustojam sarkano krāsu. Vidū krustojam. Un atkal krustojam balto. Krustojam sarkano. Krustojam balto. Un veidojas skuiņas raksts. Skuiņa ir laimes zīme. Un kurš gan negribētu būt laimīgs un valkāt šādu te laimes skuiņas rakstā veidotu aproci. No vienas puses, no kreisās puses, vienam dzīpariņam iet pāri sarkanajam, bet no labās puses 2 dzīpariņiem iet pāri sarkanajam un baltajam. Atkal baltajam pāri vienam un no labās puses 2 dzīpariņiem pāri. Es labāk uztveru, ka krustojas 2 krāsas, bet kuriem vairāk patīk skaitīt, var atcerēties to, ka no vienas puses 1 dzīpariņam pāri, no otras puses 2 dzīpariņiem pāri. Un šādā veidā strādājam, domājam labas domas, domājam par to, kas mums ir svarīgs, par to, ko mēs gribētu sasniegt, par to, kas ir skaists, kas mūs iepriecina, kas ir tas, ko mēs gribētu vēl dzīvē redzēt, kā mēs gribētu kādu citu cilvēku iepriecināt, un kas vispār ir laime. Jo senāk šādus te darbus, kas jau tā bija labi apgūti, darīja domājot, darīja dziedot. Mūsdienās mēs varam teikt meditējot. Tādi ir visiem skaidrs, ko tas nozīmē. Un turpinam pīt aprocīti tik ilgi, kamēr jūtam, ka tā mums jau mūsu rokai būs derīga. Būsim sasnieguši attiecīgo izmēru mūsu rokas apkārtmēra. Piemērīsim, derēs. Jā, varam domāt, ka ir jau labi. Un tad šo te dzīpariņu mēs
varam atraisīt vaļā. Un tagad ir svarīgi, vēlreiz nomēram mūsu roku, lai mums iet arī plaukstai pāri. Jā. Un šeit mazliet mēs aplīdzinām, lai mums ir vieglāk izvilkt cauri šai vietiņai, kur ir piestiprināts linu dzīpars. Un sākuma vietiņā, tur, kur mēs izvilkām linu aukliņu, izveidojam tādu vietiņu, caur kuru mēs varam izvilkt šos te noslēguma posma dzīpariņus. Tad ņemsim vienu baltu, vienu sarkanu un izvelkam cauri sākumā atstātajai cilpiņai. Lūk, esam izvilkuši un savelkam kopā ar šo noslēguma dzīpariņu. Satiekas sākums un noslēgums. Skatāmies tā. Un tad šos 4 dzīpariņus, ņemot pa 2, sasienam kopā. Vienu mezgliņu un otru. Es sienu tā kā plakano mezglu un savelkam kopā. Lūk, tā veidojas mezgls. Nu, un lai šī vieta būtu tāda dekoratīva, mazliet apgriežam dzīvu dzīpariņus un, lai būtu tāds dekoratīvāks elements, mazlietiņ izplūkājam, lai veidojas tāds klīts pušķītis. Un lūk, mums ir aprocīte gatava. Varam likt rokā. Man nu jau ir 2 aprocītes. Un arī, lai jums šāda veida aprocīte nes prieku un laimi.